Atceries šo ziņu. Lūk, tā izskatās cikliskuma un likviditātes pārneses secība kripto tirgu. Tas darbojas, un tas darbosies arī turpmāk. To ņemiet vērā visās savās analīzēs, arī tad, kad jūs pērkat, arī tad, kad jūs pārdodat. Tad pirmais, kas notiek tirgu, ir pump bitcoinam, pēc tam pump ethereumam, tad ir pumps altiem, pēc tam vidējās kapitalizācijas altiem, tad ir korekcija tirgu, tad ir pump mazkapitāla visādiem shitcoiniem, tad ir sānslīde, tad ir monētu pumps, ja, tāds foršs fināliņš. Tālāk seko sarkanais tirgus, viss ir slikti. Tad ir dažādi skami, pilns ar visādiem skamiem, un viss ir slikti atkal joprojām, dusmas, bailes, un ir fināls, megadams, vienkārši viss tirgus nokrīt, kripto vairs nekad nepastāvēs, viss ir beidzies, taisam ciet datoru, slēdzam ārā datoru. Un tad sākās jauns cikls, un tā visu laiku par riņķi. Kā tev šķiet, kurā fāzē mēs atrodamies tieši tagad?